5G starojums. Kā sevi pasargāt? Ulriha Vainera referāts. Uz 2020. gada beigām 5G tīklam būs pieslēgti 10 miljoni cilvēku. Tāds ir mobīlo pakalpojumu sniedzēja Vodafone mērķis. Pirmais solis jau ir izdarīts. Dažos Vācijas reģionos jau ir aktivētas 25 no plānotajām 5G antenām. Viena no tām mūsu skaistajā Oberplacā Birglandē. Klagemauer TV jau ir ziņojis savos raidījumos par mobilās 5G tehnoloģijas izbūvēšanas briesmām un sekām uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi. Pazīstamais vācu mobilo sakaru eksperts Ulrichs Vainers, starp citu, ir nodarbojies ar jautājumu, ko mēs pret to varam pavisam praktiski darīt. 2019. gada 27. jūlija sestdienā viņš posās ceļam, lai par to referētu šeit, Muzikomā Amsbergā. Tajā viņš runā par iespējām, kā ik viens atsevišķais, sākot no savas mājasaimniecības, var veicināt šo briesmu efektīvu mazināšanu. Tādēļ mēs, mīļie skatītāji, negribam jums liekt iespēju noskatīties šo palīdzības pilno referātu. Klagemauer TV bija turklāt, un vārds Vainera kungam. Pirmais solis – sargāt sevi iekštelpās. Paskatīsimies, ko mēs te varam darīt. Pirmais solis vienmēr ir atrast savā mājā savus pašu raidītājus, tos izslēgt un beigās atslēgt pavisam. Kas ir tie raidītāji pašu mājās? Mēs par to šodien esam runājuši. Tas ir VLAN rūteris, un tad mums mājās vienmēr ir vēl vairāk sistēmu, kuros ir radio, kā piemēram skaņu sistēmas, dūmu detektori, arī mašīnās. Modernajās tagad jau ir pavisam masīvi radio viļņu avoti. Paskatīsimies vēl pavisam īsi uz VLAN. Arī šeit Vācijas Telekom jauno speedport lietošanu instrukcijā raksta burtiski tā: izvairieties savu speedport novietot tiešā guļamistabas, bērnu istabas un uzturēšanās telpu tūmā, lai EML piesārņojumu noturētu pēc iespējas mazāku. Arī te Telekom sevi nodrošina un saka, ne guļamistabās, ne bērnu istabās, ne dzīvojamās istabās. Tad es sev jautāju, kur tad vēl atliek to novietot dzīvoklī vai mājā? Tagad arī kabeļu piedāvātāji piedāvā rūterus, ārējos VLAN, brīvos VLAN, kurus pats nevar izslēgt. Tie ir jāizslēdz caur hotline, un tāpat ir jau arī pie dažiem speedportiem, ka ir divi VLAN, viens pašu vajadzībām, ko pats var izslēgt, un otrs kaut kādiem kaimiņiem, cilvēkiem, kas iet garām pa ielu un var lietot šo VLAN, un to var izslēgt tikai eksterni, ārēji. Tas nozīmē tikai caur Telekom. Tas ir ļoti nepatīkami, un viņi arī pastāvīgi to ieslēdz no jauna, kas noved pie tā, ka es iesaku, lai jums būtu arī mēriekārta. Galvenais starojuma avots mājās bez VLAN vēl ir arī bezvada radiotelefoni, un daudzās bāzes stacijas raida 24 stundas diennaktī, arī tad, kad nemēdz sarunāties pa telefonu. Tātad viss, kas mūs apgrūtina un padara slimus, ir tie raidītāji, kas strādā 24 stundas, arī tad, kad netiek lietoti. Te ir pieskaitāmas bāzes stacijas un dabiski arī bezvada radiotelefoni un VLAN. Paskatīsimies uz to vēlreiz. Pirmie praktiskie soļi. Saslēgsim visas iekārtas ar kabeli, iegādāsimies atkal kabeļtelefonu, kas saistīts ar vadu. Un patiešām svarīgi, instalēsim kabeļa internetu, tātad visus kompjuterus pieslēgsim kabeļiem, un tad atslēgsim VLAN un Bluetooth un arī televizoriem, jo modernajos tas jau ir iekšā. Tad dūmu detektorus, kas ir diezgan kutelīgi, jo te ir jāuzmanās, kāda tehnika tur ir un kā un ko tur izslēdz. Tad nelietoties skaļruņu un visas skaņu sistēmas, daļēji jau arī putekļu sūcējos iekšā ir VLAN, jo jaunajiem putekļu sūcējiem sūkšanas laikā ir jāraida apkārt radio signāli. Tad arī veļas mašīnas, un tagad to visu grib pārvērst uz 5G tehnoloģiju. Veļas mašīnas, leduskapjus, austiņās dabiski ir iekšā Bluetooth, un visvairāk tas ir mašīnās. Jā, tām nav pat jābūt vairs pārāk modernām. Vienkārši mašīnās ir pilnīgi VLAN rūteri un daudz Bluetooth. Lūdzu, slēdziet mašīnās to ārā. Es esmu uztaisījis mazu video filmu, kā to izdarīt, un to var atrast arī manā mājaslapā. Un arī šeit, kad es atkal redzu putekļu sūcēju un veļas mašīnu, tad arī šeit lietotājiem ir liela vara. Lūdzu, nepērciet vispār tādas lietas. Ja jums ir vajadzīgs jauns putekļu sūcējs un pārdevējs saka super, galīgi jauns, viss tīrais VLAN, viss notiek pats no sevis un kvalitatīvi, tā apmēram viņi runās. Tad jūs sakiet, nē, paldies, es gribu pavisam normālu putekļu sūcēju, kas normāli funkcionē. Tātad pircējiem ir liela vara.
Tāda pati ir pircēju boikotam, un pavisam skaidrs, ka sevišķi liela, kad atsaka viedtālruņus un mobilos telefonus. Ir skaidrs, ka atteikt savu viedtālrunu vai mobilo nav vērti, taču tas ir ļoti efektīvi, jā, augsti efektīvi. Man bieži jautā, kad es esmu šādos ciemos, kur taisās uzbūvēt jaunu torni, tad cilvēki man vienmēr jautā, Vainerkungs, vai jums ir kāds vienkāršs risinājums, ko mēs pavisam ātri varētu izdarīt tādu, kas telekomam tā īsti sāpētu. Es tad saku, pavisam vienkārši, ejiet no mājas uz māju un izpildiet atteikuma formulārus mobilo telefonu līgumiem un iesniedziet telekomam kādus, piemēram, 500 atteikumus. Tas radīs vairāk kā 500 parakstus. Tas ir ļoti vienkārši, bet tad dabiski vajadzēs organizēt pa jaunam savu dzīvi, nezvanīt vairāk nevienam mobilā numuram. Es to arī vairs nedaru, jo es saku, ar katru zvanu es dodu naudu šai industrijai. Man tādēļ ir vienkārši jāmaina mana apziņa. Ja mēs vairs nezvanīsim nevienam mobilajam numuram, tad mums drīz arī nevajadzēt nevienu mobilo torni. Par to es tūlīt runāšu sīkāk. Marija Ebnere Ešenbacha skaisti saka, mēs meklējam patiesību, bet mēs gribam atrast to tikai tur, kuru mums patīk. Tāds vienkārši ir pavisam normāls cilvēciskais vājums. Es teikšu atdot savu paša iemīlēto vietālruni, tas var notikt tikai tā. Ir labi tam jāsagatavojas, ir labi jāpārdomā, kā to izdarīt. Es nesen atbalstīju kādu firmu, kas bija lielāko daļu no saviem vietālruņiem izmetusi. Tad līdzstrādniekiem ir jāsaka, uzmanieties, jums ir vajadzīgs kalendārs un tāds īpašs modinātājs. Tagad jums ir patiesībā īpaši vajadzīgs tas viss, ko agrāk jums varēja izdarīt vietālrunis. Es tūlīt parādīšu vienu pārējais risinājumu. Tikai vēl šis citāts no Vācu avīzes Spiegel. Te runa ir par tehnoloģiskajiem vecākiem, tātad tehnoloģisko vecāku bērni Silicon Valley. Silicon Valley ir apvidus Amerikā, kur tiek attīstīti šie visi krāmi. Protams, ne tikai tur, bet tur ir ļoti lielā mērā, un tur parādās interesants fenomens, un to es jums gribu nolasīt kā uzmundrinājumu, un sevišķi tiem, kam ir bērni vai pusauģi. Tur ir teikts, visi tie vecāki, kas strādā Google un Facebook, neļauj saviem bērniem lietot tos produktus, kurus viņi paši rada. Tā ir groteska, ka Silicon Valley bērni nedrīkst dabūt mobilos telefons un nedrīkst sēdēt nekādu ekrānu priekšā. Tie visi ir tehnoloģiskie tēti un tehnoloģiskās mammītes, kuri saviem bērniem saka, uzmanību, nepieskarieties tam, to ir uztaisījusi mana firma. Es ticu, ka tas kaut ko panāks šajos vecākos. Tas viņus kārtīgi sakartīs. Jā, ir tāds fenomens, ka ne Google šefa, ne Facebook šefa bērniem nav nekādu vietālruņu. Viņi diezgan skaidri zina, kāpēc, un tam ir jābūt mazliet uzmundrinājumam patiešām strādāt tajā virzienā, jo viņi jau noteikti zina, kādēļ viņu bērni to nedrīkst lietot. Un tagad dabiski ir starprisinājums. Man bieži tiek jautāts par šo tēmu. Piemēram, jauniešiem bieži tas nav tik vienkārši. Piemēram, ja viņi kādā sporta biedrībā, kur bieži tiek pārcelti treniņi uz citu laiku, tur tad viss tiek nokārtots, piemēram, caur WhatsApp. Mūzikas grupās, kā šodien to mēdz saukt, arī tur viņi tic, ka viņiem ir vajadzīgs WhatsApp. Bet es domāju, ka pastāv citāds ceļš. Man daudz ir liecinājuši, es bieži piedzīvoju, kā bērni un jaunieši atrod ceļus, un bez WhatsAppa ir laikus uz mēģinājumiem. Tātad vienmēr ir citi ceļi. Un te risinājums biznesa dzīvei. Vietālruni var pievienot kabelim, var izslēgt mobilā funkciju, tad augšā redz offline modusu. Tad pāriet uz lidojumu modusu, te tas ir, un tad var strādāt ar šo vietālruni, var lietot WhatsAppu, var iztaisīt visu. Un tad tas ir bez apstarošanās, kad notiek caur kabeli. Un tad notiek vēl pat labāk, un kā jau teikts, lielo telpu firmu birojos liela tēma ir problēmas ar izdegšanas sindromu burnout. To mēs šodien esam jau pieminējuši, un tāpat inficēšanās problēma. Mazs gripas vilnis un puse ceha jau ir slimi. Es nezinu, vai arī šeit tas ir tā, bet es par to dzirdu visur. Tagad arvien vairāk uzņēmēju sāk teikt, mēs tos lana krāmus metam ārā un savu biroju pieslēgsim caur kabeļiem. Un ārējā dienestā, tad savs vietālrunis ir jāpieslēdz kabelim. Piemēram, ļoti efektīvs solis. Šāds kabelis caurmērā maksā 10 līdz 20 eiro. Diezgan dārgs, bet efektīvs solis. Un tieši tas pats ar planšetēm. Skaidrs, ka tas funkcionē. Ko daru es, kad man mājā vairs nav nekāda starojuma, bet es ienāku no ārienes? Dabiski arī tas ir ļoti svarīgs punkts. Bieži mobilie operatori saka, ja radioturnis ir uz jumta, tad tā nav nekāda problēma, jo tas starojot prom no jumta. Jā, galvenais starojums tiešām ir vērsts prom, taču vienmēr pastāv arī blakus kūļi. Tātad, pat ja tas atrodas uz paša jumta, tad tomēr tu pats esi visvairāk skartais. 5G ir tāda struktūra, ka raidiekārtas ir jāreducē uz 100 metriem, un tad skarti tiek praktiski visi. Tad nav nekādas izvairīšanās, tad ir jāizsargājas.
Kā to izdarīt? Ir viens mazliet uzkrītošs veids, bet tas ir ļoti efektīvs. Staru aizsardzības režģis, piemēram. Tas ir interesanti. Raidītājs ir 9,98 metri augsts. Tas nozīmē, ka tam nav vajadzīga būvatļauja. Taču staru aizsargrežģis ir 7,55 metri augsts, un tam ir vajadzīga būvatļauja. Šī lieta nāk no frančiem. Šis režģis ir ļoti efektīvs, bet es pat teiktu, ka sabiedrība gan zina tā labo efektivitāti. Bet to uzbūvēt un tehniski to uzturēt ir ļoti grūti. Efektīvāks ir staru aizturošs tīkls pār gultu. To mēs pirmīt jau redzējām pie cietušajiem. Tas ir ļoti izplatīts. Šī ģimene, piemēram, ir pilnībā pārvākusies dzīvot pagrabā. Es varu ieteikt arī to. Šis pagrabs ir ļoti labi uzbūvēts. Tas man ir jāsaka. Viņi to ir pilnīgi izremontējuši, lai varētu tajā dzīvot. Šī laikā es pat ieteiktu guļas vietas un sevišķi bērnu novietot pagrabā un nevis zem jumta, kur starojums vienmēr ir lielāks kā pagrabā. Ir arī pretstaru baldahīni virs gultām. Šī te, piemēram, ir bērna gulta. Tie ir ļoti efektīvi. Šie ir tīkli, kas mašīnā ir arī man, lai atbrauktu šurpu. Tie nav pilnīgi estētiski, taču ir ļoti efektīvi. Tad mājas var noekranizēt. Tam ir mazliet arī sabiedriskais faktors. Stādieties priekšā, ja jūs šajā Bavārijas ciematā, Jaunceltņu rajonā, visu savu māju nokrāsotu melnu, tad jūs redzēsiet, cik saruna būs jūsu durvju priekšā. Tad jums nevajadzēs referēt, lai atnāktu pilnīgi visi. Atnāks viss ciems. Un pirmais jautājums būs, vai tas tā paliks? Nu ja, melnā māja ļoti efektīvi palīdzēs atrast kontaktus. Tā ir grafīta krāsa un tā nāk no militārās sfēras, to rada ietaisēs. To lieto radaru telpās, un no tās pašas sfēras nāk arī tas, ka to lieto slimnīcās, kur ir jānoekranizē arvien vairāk telpu, piemēram, priekš EEG vai elektrokardiogrammas, jo tie lielumi vairs nav pareizi. Augstā starojuma piesārņojuma dēļ slimnīcās izmērītie smadzeņu strāvu un sirdsritma mērījumi vairs nav pareizi, un tad tās telpas tiek krāsotas ar šīm ekranizējošajām krāsām. Tātad tās ir ļoti efektīvas. Tāpat tiek noekranizētas arī kompjuteru un serveru telpas. Tā ir ļoti efektīva aizsargkrāsa, salīdzinoši ļoti dārga, bet dabiski to var pārkrāsot atkal baltu. Par tiem kaimiņiem es tikai mazliet pajokoju. Vai arī jumtu var pārkrāsot ar šo krāsu? Nē, jumts krāsojas slikti, ar lietu tas noskalosies lejā. Nē, jumtā var ieklāt folijas tvaika aizturētāji, kā piemēram Delta Reflex. Pastāv dažādas folijas, kuras var ieklāt jumtā. Arī logi ar daudzkārtējām stikla rūtīm pret sauli izturīgās rūtis. Tās aiztur ļoti lielu daļu no starojumu. Pie logiem ir svarīgi, lai arī rāmi būtu no metāla vai no alumīnija. Un tad ir jāuzmanās, lai arī starp krāsu un logu būtu fizikāls vadošs savienojums. Tas nav grūti, bet arī nav pavisam vienkārši. Katrā gadījumā ir jākonsultējās, ja māju grib pilnīgi noekranizēt. Dzīvokļu mājās var nokrāsot arī iekšpusi. Es pazīstu dažus, kas dzīvo īrētā dzīvoklī un ir izkrāsojuši iekšpusi. Tas ir izdarāms un pat relatīvi hermētiski, bet daudz dzīvokļu mājā nevar apiet vajadzību runāt ar kaimiņiem. Vai arī viņi nevarētu atslēgt savus VLAN. Tas ir pats efektīvākais. Es zinu, ka tas nav viegli, bet citādi tas neiet. Tas ir pats efektīvākais variants un vislētākais un reizēm pats nepatīkamākais. Labi, vēl gribu papildināt. To var atvilkt arī no nodokļiem, ja sevi sargā no elektrosmoga. Ir bijuši vairāki tiesas paraugu procesi, kur tika uzvarēts, un tā to var atvilkt kā īpašos izdevumus no ienākuma nodokļa. Nākamie soļi – aizsardzība ārpus mājas. Tātad turpmākie praktiskie soļi. Pirmie bija vienkārši sevis pasargāšana, sākot no sevis un savas mājas. Ko vēl var darīt? Un te man ļoti svarīgi ir, man ļoti patīk tas izteiciens, jo vairāk kādā zemē ir cilvēku ar civilo drosmi, jo reiz vajadzēs mazāk varoņus. Tātad izšķirošais ir daudzums, kopīga lietas izmainīšana. Tātad tas, ko es katrā ziņā iesaku kā nākamo, ir vienkārši būt par smiltīm dzinējā. Mēs redzēsim, kā mēs Ambergā to īstenosim. Es uzskatu par ģeniālu smilti dzinējā. Tas ir darīt visas tās lietas, kas praktiski stāv pretī šai 5G attīstībai. Tā arī ir vienkārša lieta, ko katrs var darīt. Piemēram, atkal maksāt tikai skaidrā naudā, lai neļautu sevi notvert visai šai karšu tematikai. Jo šīm jaunajām EC kartēm iekšā ir šī NFC funkcija. Tā tad jau čipi. Ok,
to EC-kartēs var izslēgt arī naudas automātos. Dariet to, lūdzu. Nepieņemiet nekādus gudros skaitītājus, piemēram. Mums vajag darīt tā, lai industrijai, un tas attiecas arī uz Ambergu, vajadzētu attīstīt jaunus biznesa modeļus šī 5G vietā. Ja mēs teiksim, ka mēs nesadarbosimies ar jūsu biznesa modeļiem, tad viņiem tas 5G neatmaksāsies. Un tā, piemēram, šis ir viens ceļš, jūsu biznesa modeli ar smart meter, ar gudro skaitītāju mēs neatbalstīsim, jā. Tad par pasēm. Piemēram, šī zaļā pase der tikai 1 gadu, bet tajā nav biometrisko datu, nav iekšā čipa un nav pirkstu nospieduma. Šī, piemēram, ir mana pase. Savukārt sarkanajai ceļojumu pasei iekšā ir pilnīga antenas iekārta. Tātad jūs redzat, es to esmu mazliet par ilgu atstājis mikroviļņos. Jūs redzat šo lielo antenu šajā rāmī. Tā ir rāmja antena, un te kreisajā pusē ir čips, vai redzat? Tātad te ir radiočips, un te ārā apkārt ir rāmja antena. Un ar to var visai tālu radio signalizēt. Tad ko vēl var darīt? Ir svarīgi informēt līdz cilvēkus. Es varu uzrakstīt pie mana dzīvokļa, pie manas mājas durvīm zīmīt. Lūdzu izslēgt mobīlos telefonus. Lai vienkārši būtu skaidrs tam, kas ienāk manā mājā, tas atstāja mobīlo ārā vai to izslēdz. Tas ir liecināšanas efekts. Ir ļoti svarīgas šīs mazās ikdienas lietiņas. Tas patiesībā arī ir man vissvarīgākais. Vardabiski būt arī lielākas lietas, bet mazākas ikdienas lietas, tās ir ļoti efektīvas. Nenovērtējiet tās par zemu. Un ja ir pāris cilvēki, kam tas iet grūtāk, tad vajag mazliet masīvāk. Tas ir mana mobilā izslēdzējs. Tam dabiski gan ir vairāk, kā lai to pasaka priekšā, mālējoši raksturs, jā. Tā, un nu vēl pāris citas idejas par šīm smiltīm dzinējā, par mazajām lietiņām, ko var darīt ik viens. Slimo kases kartes. Tagad nāk jaunas slimo kases kartes ar vēl vairāk radio tajās iekšā. Nepieņemiet tās, sakiet, ka jums pietiek ar vecajām. Ja tas ir iespējams, pretojieties tām. Un atkal, pērkot jaunas iekārtas, mēs jau iepriekš teicām, ievērojiet pieprasījumu un piedāvājumu, nepērciet iekārtas ar radiotehniku, bet ja citas nav, tad skatieties, lai radio daļa būtu izslēdzama. Izdaliet brošūras, flyerus, tā ir pavisam vienkārša lieta, ar ko vien es runāju ar draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, visiem izdalu flyerus, tas ir skaidrs. Grāmatu galda šeit, Ambergas pilsētas iekšienē. Informācijai vienkārši ir jāiziet ārā, cilvēki to taču nemaz nezina. Iznest ārā, cik vien var, kad vien iespējams runāt par 5G, tikai, protams, nav jābūt uzbāzīgam. Vienmēr runāt, palikt draudzīgam un vienkārši sēt sēklu. Ja es pēc 2-3 teikumiem redzu, ka tas vispār to negrib zināt, tad es saku, labi, tad mēs runāsim par laiku. Skaisti, kā atkal līst. Un es zinu, ka pēc 3-4 nedēļām vai pusgada es viņu atkal satikšu, un mēs atkal varēsim labi parunāties, jo mēs bijām labi šķīrušies. Es to pie sevis mežā esmu tik bieži piedzīvojis, jo tur ir daudz ceļnieku. Bet es tur esmu mazliet inkognito, te mani ne katrs pazīst, un te es izskatos pavisam normāli, bez šī virsvalka. Un te man nesen atkal bija tāds piedzīvojums. Es sarunājos ar kādu ceļnieku, tas man jautāja, kādēļ es te uzturoties ar savu dzīvojumu vagoniņu. Viņš saka, ak jā, vasarā teikt tik skaisti, bet es saku, jā gan, bet es te pat esmu arī tad, kad ir metru biezs sniegs, un tad viņš kļuva ziņkārīgs, un mēs sākām runāties, sarunāties, un tad viņš saka, nu jūs esat trešais, kas man saka, ka mobilais starojums esot bīstams. Tātad tajā kaut kam ir jābūt. Tagad viņš grib par to dabūt vairāk informācijas, un es viņam iedevu līdzi brošūru. Tādēļ nenovērtējiet par zemu šo ikdienas mazumiņu. Tas ir tik svarīgi. Tajā iekšā ir daudz spēka, kas rada vairāk. Drīzāk mazais pat nāk daudz vairāk nekā dažs lielais. Caur šo mazo komunicēšanu es varu atkal iet vienu soli tālāk. Nākamais solis, ko es silti iesaku, ir sekojuši. Ierakstiet sevi manā newsletterā. To var izdarīt tur ārā vai internetā. Un sāciet vērot, kas no draugiem un radiem ir uzrunājams, kas ieklausās, kuru var ielūgt uz nākamo lekciju. Optimizējiet savas adrešu grāmatas. Tas ir ļoti svarīgi. Vai saprotat? Mēs atkal taisīsim akcijas, un tad katram būs vajadzīga adrešu grāmata, tad uzreiz pa e-pastu var izsūtīt izdalāmo materiālu. Skatieties, lai jums būtu personīgs kontakts, telefona kontakts. E-pasta kontakts ir viena lieta, bet vajag arī personīgos telefona kontaktus. Saslēdzieties, kur tikai sanāk. Es lūdzu, tās adrešu grāmatas ir totāli svarīgas. Ir jāzina, ja visi mēdīji visu laiku saka, ka industrijā tas esot vajadzīgs, jā, tad ir jāieskatās ciešāk.
To es pirmīt vēl nepateicu tā skaidri, bet industrijas vairākums pat nemaz negrib šo 5G savās fabrikās. Un kādēļ? Jo tie negrib, lai viņu dati tiktu izstaroti laukā no firmas. Tas ir vienkārši jāsaprot. Katra daļa, katrs sensors, katra mašīna, kas caur 5G ir saistīta ar ārieni, var caur internetu tikt arī sasniegt. Tajā vienmēr ir divas puses, un firmas savus datus grib glabāt savās mājās, savos serveros. Tās negrib, lai visa pasaule varētu apskatīt, kura BMW mašīna tieši tagad noiet no konvejera. Es šobrīd domāju, ka izšķiroši svarīgi ir tas, lai mēs tagad atkal kļūtu neatkarīgi no šīs tehnikas. Es saku, katram pašam priekš sevis tas ir jāīsteno. Vai svarīgākie kontakti ar nākamajiem līdzcīnītājiem funkcionē arī bez interneta? Tas ir svarīgs jautājums. Es teiktu, vai man ir dzīvoklis, kurš arī bez strāvas un interneta ir sasildāms, un kur es varu gatavot ēst, vai es lietoju alternatīvās tehnikas, tā būtu viena tēma. Vai mana dzīve funkcionēs tālāk, kad vairs nebūs pieejams viedtālrunis un internets, un ko es varu izmainīt, lai tas tomēr būtu iespējams. Katrs pārdomājiet to par sevi pašu un par saviem apkārtējiem. Es domāju, ir ļoti svarīgi neļaut turpmāk šai tehnikai sevis atvert arvien vairāk. Labi, vēl kā alternatīva internetam es iesaku Rokas ekspresi, Rokas avīzi par un pret, kas ir ļoti laba ideja, ko šobrīd jau var dabūt 20 valodās, jo daudzās zemēs tā tiek līdzi izplatīta. Tā ir Rokas avīze, kas iznāk vienreiz nedēļā uz abām A4 lapas pusēm. Tā raksta par svarīgām tēmām, tikko piemēram bija par AHDS, tāpat par mobilajiem telefoniem. To var kopēt un izplatīt tālāk. Tā ir bez interneta komunikācija, jau tiek ļoti plaši izplatīta daudzās zemēs, tādēļ ir tikai jāsameklē kontakti, ja to grib. Tā ir viena iespēja, ja izkrīt internets, tikai jāatrod, kur saņemt informāciju. Tad tā ir nedēļas aktuāla informācija uz papīra. Tad dabiski akcijas uz vietām, tas ir super. Es vienmēr taisu tādas akcijas, taisiet arī jūs. Piemēram, kad es kāpju augšā kādā rādio mastā un ir iegūti daudzi TV pārstāvji. Bet pamēģiniet ar TV, ja tie piekrīt. Mums ir jāpiespiež TV un vēl normāla prese ziņot par to. Mēs tagad esam piedzīvojuši arī ar avīzi Špīgeli. Viņi publicē pilnīgi mūsu argumentus. Tātad mēs tagad esam tik tālu, ka viņi drukā mūsu argumentus. Dabiski viņi mēģina tos attēlot mazliet nekaitīgāk. Noņemt tiem spēku skaidrs, jo tas pieder pie viņu darba, bet viņi vismaz tos drukā. Un tā mums ar akcijām sabiedrības priekšā ir jānonāk tik tālu, lai viņiem vajadzētu darīt publiskas tās lietas, jo tauta vienkārši saka, momentiņu, man te ir viens abonements, bet jūs par to jau nerakstāt neko, tad es atteikšu savu abonementu. Vai saprotat? Tad jūs varat palikt, kur jūs esat, jo mums te ir problēmas, bet jūs nekad neko par tām nerakstāt. Tādēļ vienmēr ir svarīgi braukt uz divām sliedēm, taisīt akcijas pilsētā, sabiedrībai redzami atklāt arī publicēties internetā, lai tās lietas būtu dokumentētas un katram būtu iespēja tās redzēt, un viņi tad arī vairs nevarēs tās lietas noslēpt, jo sabiedrībai tās jau ir zināmas. Tātad te jūs atkal redzat, ka šis personīgais kontakts ir tik svarīgs. Es to nevaru vairāk uzsvērt, tas ir tik fundamentāls darbs, reizēm arī vissaspringtākais. Bet šie personīgie kontakti, tas ir viss pamats. Katrā akcijā, arī šodienas referātā, tā bija tikai saujiņa cilvēku, kas sanāca kopā, attīstīja šos personīgos kontaktus un teica, mēs izdarīsim kaut ko. Tas ir tik izšķiroši. Nenovērtējiet nepareizi šīs mazās lietiņas. Neuzskatiet tās par nespējīgām. Mazie solīši ir izšķiroši, jo tiem ir vislielākā iedarbība. Jo uzticīgāk tie tiks spērti, jo mums būs efektīvāka ietekme uz politiku, uz mēdījiem.